Bet tad runājot ar kundzi, protams, ņemot vērā viņas vecumu, es jautāju, kā tad kundze jums ir ar osteoporozi? Viņa saka, vai dakterīt? Pirms 10 gadiem man tāda problēma bija, bet kur tā problēma ir palikusi? Es kaut kādu gadu padzēru zālītes, bet tad jau man viss jau bija labi un man aizmirsās. Tad es pievērsos magnētiskās rezonanses specifiskiem attēliem, kuros mēs varam labāk redzēt, vai ir kaut kāda kaulu bojājumi, kaulu lūzumi. Un tur skaidri bija redzams, ka pacientei ir noticis tāds akūts apusējs krustkaulu lūzums un arī 5. jostas kriemeļa lūzums. Un šajos kaulos redzama tūskara, kas izskaidro viņas sūdzības par ļoti stiprām sāpēm krustos un mugurā.